Leģendārais Lauvas nams. Tagad taisās ciet, jo Rīgas doma ir aizliegusi stāvvietu pie Lauvas nama. Stāvvietu arī naktī. Lauvas nams specializējās uz to, ka šeit cilvēki varēja paēst arī naktī, varēja piebraukt, nopirkt līdzi vai paēst uz vietas naktī. Rīgas doma ir aizliegusi stāvēšanu arī naktī. Lauvas nams lūdz atļaut to, bet Rīgas doma neko neatbild. Tātad Lauvas namam iesit spēcīgi Covids, cilvēku pirktspējas trūkums, bet Lauvas namu nobeigs stāvvietas aizliegums. Arī dienas laikā šeit ir ļoti grūti kaut kur nolikt mašīnu. Kādreiz šajā vietā, uz šīs platās ietves, mašīnas drīkstēja apstāties, tagad viņas to nedrīkst darīt. Tur uz priekšu ir tas pats. Stāvvietu skaits Rīgā visu laiku ir samazināts. Rīgas centru nobeidz stāvvietu trūkums, nevis velojoslu trūkums, bet stāvvietu trūkums. Tā ir realitāte.